domāju, ka Edvards jau iepriekšējos gados ir diezgan labi sev pierādījis, ka Rīgas Futbola Federācijas galva. Viņam ir sava komanda ar pieredzi, arī ar kompetencēm, un teikt, ka Rīgas Futbola Federācija noteikti starp reģiona federācijām ir viena no tādām spējīgākajām un aktīvākajām. Daudz arī parādās jauni pretimnākoši projekti jauniešiem, bērniem. Gribētos, lai tas viss turpinās, lai tas joprojām ir prioritāte. Lai vairāk turnīru, lai vairāk attīstības, lai atgriežamies pirms Covid laika ar to komandu skaitu, kas mums ir. Un kā jau arī Edvards prezentēja, lai 2028. gadā ir 12,000 bērnu, pat vairāk, ja? Lai mēs tikai augam, un tas pats svarīgākais. Es ar savu pieredzi, ar savu zināšanu iedošu tādu pozitīvu pienesumu gan Rīgas Futbola Federācijas biedriem, klubiem, gan futbola kā tādam, ja, jo mēs visi strādājam dēļ futbola. Runājot par maniem mērķiem, tā kā esmu tiesnesis, aktīvs tiesnesis un man sirdslieta ir tiesāšana, viens no mērķiem būs skaidrs, kā Rīgas reģiona attīstības programmas, tiesnešana attīstības programma, integrācija un realizācija pa tiem gadiem. Tas būs viens. Otrs, kā es esmu Rīgas futbola skolas darbinieks un atbildu par infrastruktūras jautājumu, mēģināsim panākt to, lai arī pārējie klubi, arī pārējie biedri, Rīgas Futbola Federācijas biedri izmanto mūsu infrastruktūras un varbūt varam integrēt kaut kādu turnīri, pasākumu mūsu infrastruktūru. Viens no piemēriem, ko mūs arī mans kolēģis Pāvils Kuraļonaks saka darīt, tas ir mediju līga, ko mēs gribam attīstīt, ko mēs gribam izveidot par tādu lielu mediju līgu, kā mēs zinām, ka tas ir ļoti populārs produkts. Uz to es arī gribu likt tādu uzsvaru, ja, ko mēs gribam darīt. Ir skaidrs, ka bērnu futbols, tas ir viens no prioritāriem, kā es arī minēju. Infrastruktūra, turnīri, integrācija, ko mēs arī kā futbola skola darām, daudz turnīri, vienkārši viņus vēl pilnveidot. Nākamajos gados mans uzdevums arī visiem RFF valdes locekļiem, visam kolektīvam, es ceru, ka arī klubiem un citām organizācijām, kas darbojas Rīgā, ir bērnu piesaiste un noturēšana. Mēs esam sasnieguši 8,000 bērnus Rīgā. Tas skaitlis ir labi saskaitīts, ļoti objektīvs. Tas ir vairāk nekā pa 1000 gadu atpakaļ. Tas ir mūsu kopējais sasniegums, bet mums vajag vairāk. Lai pietuvoties Skandināvijas rādītājiem, mums vairāk, pat ne divreiz vairāk tos bērnus. Un līdz ar to mūsu kopējais uzdevums ne tikai Rīgas Futbola Federācijas, bet, protams, mēs atbalstīsim idejas, mēs iesaistīsimies projektos. Mūsu kopējais uzdevums izdarīt visu, un tas attiecas īpaši bērnu dārzi, īpaši skolas, kur tagad arī ar Latvijas Futbola Federācijas palīdzību top visādas aktivitātes, idejas, projekti un palaistas programmas. Tad mūsu uzdevums un Latvijas Futbola Federācijas uzdevums, klubu uzdevums tiešām dabūt vēl vairākus bērnus futbolā un tad ar pasākumiem, aktivitātēm viņus noturēt. Un tikai tad, kad mums ne 8,000, 18,000, 28, 38, tikai tad mēs varam runāt par to, ka mums ir tiešām tik liela kvantitāte, tik liels daudzums, ka mēs varam domāt par ļoti kvalitīviem spēlētājiem. Neviens neteiks, ka mums nekvalitatīva izlase, bet tiešām, kad būs liels spēlētāju daudzums, tikai tad mums ir ļoti labas iespējas, ka mums būs konkurētspējīga izlase. Ne viens spēlētājs, bet varbūt 2, 3, 4, 5, 6 un tiek veidota stipra komanda. Un tādā veidā tas futbols atgriezīsies. Pirmajā vieta ne tikai bērnu skaitā, bet arī televīzijās popularitāte, kā mēs redzējām, ka kādus sasniegumus dabūja basketbols, hokejs iepriekšējā gadā. Un par tādām emocijām vērts pacīnīties. Priekš tam mums visiem vajag pastrādāt, dabūt tos bērnus šeit un noturēt.